Latvijas ziemas čempionāts Olimpiskā centra Ventspils vieglatlētikas manēžā pulcēja sportistus sākot no 30 gadiem un vecākus. Sacensības notika tādās disciplīnās kā 60, 300 un 1500 metru skrējiens, 3 km soļošana, augstslēgšana un tālēkšana, lodes grūšana un vīriešiem trīssoļlēkšana. Lai turpmāk Latvijā sacensību organizācija notiktu veiksmīgāk, pagājušā gada beigās tika atjaunota Latvijas vieglatlētikas veterānu asociācijas darbība. Tās mērķis tagad mums ir noorganizēt vairāk sacensības pa Latviju visu, tā kā posmveidīgi, lai ziemas sezonas un vasaras sezonas beigās varētu noteikt labāko vieglatlētu atsevišķā disciplīnā. Un arī dalot, teiksim, pa vecuma grupām, to nolikumu vēl pat labāk izstrādājam. Jā, un tāpēc es domāju, ka būs vairāk sacensības, būs lielāka interese un tos noslēgumus tad gribās uztaisīt arī ar kaut kādu apbalvošanu un, protams, arī ar balli, kas veterāniem nekad neizpaliek. Uz čempionātu Ventspilī ieradās sportisti no Ogres, Ikšķiles, Rīgas, arī ventspilnieki. 90 cilvēki ieradās no Lietuvas. Aivars Podiņš savu vecumu neslēpj. Viņam ir 76 gadi. Viņš skrien un šoreiz konkurentu nav, jo vecuma grupā pēc 70 viņš ir vienīgais dalībnieks. Visu laiku esmu sportojis un tā ir pieredze, kā makšķernieks sēdēt uz azarta, tā es skrien. Pati ar sevi sacenšas arī Naģežda, arī viņai nav sāncenšu. Ar sportu nodarbošos tik ilgi, kamēr vien varēšu uzvilkt sporta apavus, tā daudzkārtējā čempionātu maratona dalībniece. Tas ir dzīvesveids, veselīgs, un lai gadi iet, un lai neietu galvā visādas tur sliktas domas, ka tur jau drīz jau būs aiziet. Tā kā jāskrien, tā visas sacensības, un viss adrenalīns izdalās, un ļoti labi jūtos. Jau 15 gadus viens ar otru sacenšas divi draugi, viens no Ogres, otrs no Ventspils. Viņus vienojusi soļošana. Vistiešākajā veidā viņi ātrā solī dodas prom no veselības problēmām. Man, piemēram, pēc smagas avārijas vienkārši veselības pēc. Vajadzēja locīt kāju, lai nav kā slocis, kāds stīvi, un tā jau 20 gadu apmēram ar to nodarbojas. Ka ja nesoļo, tad paliek stīvāk. Tāpēc visu laiku. Jā, pēc tam gulēju, nezinu, cik ilgi ģipšos, un bija sanaglots un visādiem metāliem, un kad beidz to, tad bija absolūti nelocījās kāja. Man ir dzīvesveids tāds, no jaunības kā iesākt tā līdz vecumam turpina. Būs jāsoļo līdz kamēr krīt. Arī jaunības soļiet vai? Nē, skrēju visu, ko darīju. Kamēr sviests kūst mutē, tikmēr jauns. Tā dzīve, tas ir dzīvesveids sastāvdaļa. Jūs jau to droši vien jau 100 reiz dzirdējuši no tiem večiem, ka ja tu pārtrauc, tad kaut kas nav riktīgi. Kas nelāks var gadīties. Ja tu to dari, tas visu mūžu jāturpina. Grib vai negrib, jādara tas. Sacensībās veterāniem var piedalīties vīrieši un sievietes, kas sasnieguši 30 gadu vecuma slieksni. Čempionāts notiek 6 vecuma grupās. Solvita Demantierina, Kurgānova, Mareks Sumļanis, Kurzemes televīzija.